Čau, es Mildzons Ceļus. Tas neesmu es. Un šodien būs konkursa rezultātu video. Bet sākumā jāizbrauc pēc biļetēm. Biļetes esmu dabūjis, apstīsimies, kurš uzvarēs. It kā vienkārši neliels video, bet, jā, ir diezgan liels bet. Būs diezgan grūti izvēlēties konkursu uzvarētāju, jo es nevaru izmantot kaut kādu random tādu meklētāju, kurš parādītu vienkārši komentāru, jo daudz ir ierakstījuši vairākus komentārus, un tas nebūtu godīgi. Un daudz ir ierakstījuši vienkārši piedalos vai iemetuši linku uz manu video, kas ir smieklīgi, bet kā es varu zināt, kur tu to esi nošērojis. Un es, kurš ikdienā mānu cilvēkus, vēlos, lai viss ir ļoti godīgi. Lai nu kā, tad man viss būs jādara pašam, kā vecajos laikos. Nu, tad beidzot esam dabūjuši visus komentārus šeit cepurē. Kopā bija kaut kādi, zem 200 dalībniekiem, jā. Un tagad izlozēsim uzvarētāju. Bet es gribu, lai viss ir ļoti godīgi, tāpēc es aizgriezīšos. Labi, varbūt es varu redzēt, vai ne? Paņemsim, es uzlikšu cepuri sev uz acīm, lai es neko neredzētu, jā? Labi, varbūt es papakšiņu skatos. Paņemsim un vieli aptīsim ap galvu kārtīgi. Tā. Labi, tagad... Varbūt joprojām es kaut kur redzu, vai ne? Paņemsim un aptīsim skoču. Kārtīgi. Labi, bet varbūt es esmu nolicis tādu augšpusē un redzu, vai ne? Apgriezīšos 20 reizes ap savu asi. Bāc, kur pazuda krāsas? Ceru, ka esmu pret jums. Un izvēlēsimies vienu uzvarētāju. Un uzvarētājs. Uzvarētājs ir šis. Reki jūs esat. Un uzvarētājs ir Tundrija PVP. Tā. Un viņš ir uz šovu. Es jums ir uz ekrānu. Bet sākumā pārbaudīsim, vai viņš izdarīs noteikumus. Ir, un viņš pat ir pierakstījis super. Apsveic tevi, Rūdi, ar uzvaru, tu dabūji 2 biļetes uz šo pasākumu. Ceru, ka tā ir forša Ziemassvētku dāvana. Un es apsveicu jūs visus pārējos arī. Rakstīts apsveic, starp šitu, jā. Un es vēlu jums priecīgus Ziemassvētkus. Jā, starp šitu tā ir mana Ziemassvētku eglīte. Jop, tieši tā. Un es ar saviem muļķīgiem video tev netraucēšu nosvinēt svētkus, tā ka droši nosvini un tiekamies jau 2019. gadā. Tas arī viss šodien. Labi, čau!